Blakus Baltijas jūras un Rīgas līča krastiem, Latvijas rietumu daļā, atrodas reģions ar neierobežotu potenciālu. Laipni lūgti Kurzemē. Šeit, starp burvīgām ainavām un dinamiskām kopienām, ik viens investors atradīs savu nākamo iespēju. Kurzemē ir nozīmīga loma starptautiskā mērogā tās ievērojamā dabas resursa 365 km garās jūras piekrastes dēļ. Piekrastes reģionā ir smilšānes pludmales, klintis, kāpas un daudz kas cits, kas padara to pievilcīgu gan turistiem, gan investoriem. 20. gadsimta sākumā tika atklāti kaļķakmens depozīti vai iegulas tepat Cieceres ezera krastā, un tad tika nolemts būvēt cementa rūpnīcu. Mūsu produkcija, ko mēs saražojam šeit, Brocēna cementa rūpnīcā, aptuveni 70% tiek eksportēti. Kurzeme, man liekas, un arī konkrēti Saldus novads ir tāds, kurā tiešām veidojās tāda industriālā vide, kurā darbojās daudz uzņēmumi. Mums kopā Švenk Latviju mēs nodarbinām apmēram pāri par 300 cilvēkiem, bet pāri par 600 ir tie darbinieki, kas ir apakšuzņēmēji, kuri apkalpo mūs, un ir ļoti daudz apakšuzņēmēju kompānijas, kuras darbojās taisni kopā ar mums, un mums ir ilgtermiņa sadarbības līgumi. Ar mūsdienīgu infrastruktūru un lidostām Kurzeme ļauj jūsu biznesam paplašināties. Šeit atrodas divas galvenās ostas, kas ir Baltijas jūras reģiona attīstības centri – Liepāja un Ventspils. Tās ir rūpniecības pilsētas, kas iekļautas Eiropas transporta tīklā. Ar savu strateģisko atrašanās vietu un labi attīstīto infrastruktūru Kurzeme nodrošina piekļuvi pasaules tirgumu, veicinot efektīvu sadarbību dažādu lieluma uzņēmumiem. Uz doto brīdi mums jau ir 11 ražošanas līnijas un 2 ražošanas ēkas pašiem savas, kurām mēs ražojam neaustu audumu. Tas ir tāds audums, no kura tālāk tiek izgatavoti higienas produkti. Sākotnēji mūsu īpašniekam bija vairāk varianti, bet tā galvenā priekšrocība, kāpēc Liepāja, tāpēc, ka šeit ir ļoti attīstīta infrastruktūra Liepājai, praktiski visi piebraucamie ceļi, gaisa, ūdens, transports. Ir ļoti atvērta uzņēmēja darbībai no birokrātiskā viedokļa, plaša teritorija, kas ir brīvi pieejama uzņēmējiem, visādi biznesa attīstības centri, kuros uzņēmēji var šeit savus ražotnes būvēt. Kurzemes reģions jau tika izvēlēts jau pirms 20 gadiem ar tādu mērķi šeit izveidot ražotni. Tie galvenie iemesli, kādēļ, bija tieši Ventspils pievilcība, gan ar loģistikas ceļiem, gan ar tehnikuma klātesamību, augstskolas klātesamību un arī ļoti labiem un inovatīviem piedāvājumiem no Ventspils brīvostas un Ventspils pilsētas. Kurzemē uzņēmumu izveidot var un ļoti veiksmīgi to var izdarīt, jo šeit ir strādāt griboši cilvēki un tie arī paliek šeit strādāt tādā gadījumā, ja uzņēmums ir progresīvs un ar inovācijām pilns un spēj nodrošināt labas darba vietas. Ar dabas resursiem bagātā Kurzeme var lepoties ar daudzveidīgām investīciju iespējām. No koksnes un lauksaimniecības līdz atjaunojamajai enerģijai un ražošanai. Kādreiz viens no pirmajiem lielākajiem investoriem, kas bija Latvijā tieši tekstilu rūpniecībā, Klausene kungs, viņam bija ražotne Aucē arī, un tad viņš tajos 90. gados izdomāja paaicināt islandieti, vai negribētu sākoperēties kopā, un 50/50 sākt šo ražotni šeit Saldū. Tad tā arī tas notika šeit 99. gadā, kad tika dibināts uzņēmums 66 Nord Saldus sākotnēji. Kurzeme ir vieta, kas pazīstama ar uzņēmēju darbībai draudzīgu vidi. Neatkarīgi no tā, vai esat mazs uzņēmums vai starptautiska korporācija, šeit jūs atradīsiet atbilstošu valdības politiku un uz sadarbību vērstu ekosistēmu. Pievienojieties dinamiskai kopienai Kurzemē, vietā, kur plaukst iespējas.